Sveiki! Guntis, viens no Teo dibinātājiem. Es vēlējos ātri, mazāk kā 2 minūtēs izstāstīt, kas ir Teo un kāds var palīdzēt tev, kā uzņēmuma vadītājiem, dibinātājiem. Var sakot, Teo palīdz tev izskaidrot tavu biznesu tik labi, lai AI, tas mākslīgais intelekts, mākslīgā intelekta asistents spētu tev palīdzēt detaļās. Jo vairāk tas zina par tevi detaļas, jo labāk tas var palīdzēt tā vietā, lai nodrošinātu kaut kādas atbildētu, kaut kādas vispārīgas atbildes, generika, kā saka, ne pa tēmu un aizpildot kaut kādas nevajadzīgas nianses, var sakot pārpratumi un nevajadzīgas skaidrošanās. Kā mēs to daram? Mēs pārvēršam, paņemam mājaslapu, tikai mājaslapu vai mājaslapu plus kaut kāds dokuments, ko var nodrošināt jebkādi pieraksti, notes, pārdošanas prezentācijas, jebkas, kas vēl par biznesu kaut kādu, ko nevar atrast mājaslapā, kas varētu būt noderīgi, un mēs tā kā apstrādājam to un atdodam tādu sastrukturizētu, bez konfliktiem, kārtīgi saorganizētu smuku vienu dokumentu, tekstu dokumentu, kuru pēc tam var lejuplādēt un izmantot jebkuru no esošiem asistentiem, vai ChatGPT, vai Claude, Perplexity, Gemini, Microsoft, vienalga, kura var augšuplādēt dokumentu. Un tajā brīdī, kad tas tiks izdarīts, tad no tā brīda kopā ar mūsu instrukcijām uzreiz jutīs nenormāli, cik kvalitīvāks atbildes būs un detalizētāks, bez kaut kādiem paskaidrojumiem, bez kaut kādiem pārpratumiem, vēl kaut ko. Jebkura esošā, nekas pat nav jāmaina pēc tās augšuplādēšanas. Vienkārši turpināt izmantot tieši tāpat kā līdz šim asistentu, uzdodot tādus jautājumus vai izmantojot kaut kādus jau esošos promptus, gatavos. Jebkurā gadījumā atbildes būs vēl detalizētākas, daudz labākas un jūs varēsiet nokļūt līdz rezultātam, kas jums apmierina, vai tas ir mājaslapas satura veidošana, vai mārketinga kampaņas veidošana, vai kaut kāda varbūt pat pārdošanas zvana analīze, vai biznesa plāna veidošana, jebkas, vai pieteikumu formu aizpildīšana. Man ļoti bieži pašam palīdz aizpildīt formu, kaut kā ar pieteikumiem, atbalsta programmām, vēl kaut kam. Nekas jauns nav jāmācās, tieši jāizmanto to pašu rīku, un šobrīd arī mēs piedāvājam bez maksas to pirmo reizi izlaist to cauri, līdz ar to arī nekādas mēnešu maksas šobrīd nav tie vienā reizē, tā pirmā reize, ka mēs sastrukturizējam, uztaisam visu atdodam bez maksas, var reģistrēties un pamēģināt šodien. Un viena no lietām ir, ka tas ir pāris minūtes, nekas tehnisks nav jāmācās, nekāda jauna rīka jau nav jāmācās, tikai jāparāda, jānodrošina mājaslapa, piemēram, New Project. Es varu norādu mājaslapu vai dokumentus, vai abus divus, gan mājaslapu, gan augšuplēju kādu dokumentu, pēc tam uzspiežu OK, un viss man nekas vairs nav jādara. Nekas nav jāmācās, nekas nav jāpaskaidro. Pēc tam, kad mēs savu darbiņu esam izdarījuši, tad viss pēc tam ir vienkārši jāuzspiež open, var atvērt projektu, apskatīties, ko mēs tur esam atraduši, mēs vēl smuki novērtējam katru dažādus tos biznesa sadaļas, kā saka, vai mēs esam atraduši vai neesam atraduši dokumentos norādītajos. Mūsu gadījumā salīdzinoši labi ir, viss nosakts ir, bet tas nekas, šī ir vienkārši iespēja, ka es varu, ja kaut kas ir slikti, es varu atvērt un aizpildīt, ja es to varu, ja nē, tad arī nav tik traki. Vienkārši pēc tam eksportēju failiņu, kopiju, download un viss. Un tas tieši tik vienkārši setups, un tas iegūms vienkārši neatsverams. Visi, kas ir šobrīd lietotājs, saka vienkārši magic. Ja? Es bieži vien lielākā daļa norāda tikai mājaslapu, viņi saka, ārprāts, kā jūs tik daudz izdomājat tikai no manas mājaslapas, un kā mākslīgais intelekts man šobrīd daudz labāk spēja saprast, un katru reizi, kad viņš man atbild, viņš ņem vērā tās visas nianses. Man nav atkal jāskaidrojas, jāatkārto. Tā kā es ļoti ceru, ka jums ieinteresēju un droši pamēģiniet šodien tur ļoti ātri, bezsāpīgi un bez maksas. Paldies!